jebkurš kultūras pasākums, vai tas būtu koncerts, vai festivāls, vai karnevāls, vai kāds cits notikums, viņš, tomēr tam ir jānes arī tas izglītojošais aspekts. Dienu pirms svētkiem iestājas histērija, ka negribas darīt vispār vairs pilnīgi neko, jo tu liekas neko nezini, neko nesaproti, jo tu vairāk izzini. Protams, tā robeža ar to nezināmo paplašanās. Par etniskumu pilsētās paliek grūtāk runāt, jo tur paliek svarīgākas cita veida identitātes. Varbūt vietā ir arī kaut kāda jaunrade, nevis kaut ko atkārtot, nokopēt, bet kaut ko pielāgot pilsētai, skatīties, kas te ir bijis, kas šodien notiek. Mainās cilvēki, mainās autoritātes, arī katrs kāds harizmātiskāks cilvēks vai folkloristu vidū ļoti ietekmē kaut kopējo ainu. Tad tā visa nakts tiek pavadīta tik daudzās nodarbēs, kad draugs saka, klausies, taču nav vispār laika, kad aiziet to papart ziedu meklēt, visu laiku ir nākamā lieta, ko darīt. Un jā, Latvija ir gana maza, un mēs varam mīlēt viņu visu. Man šķiet, mēs drīkstam to absolūti šodien. Labdien! Sāksim 3. sarunu mūsu domnīcā, kuras tēma ir folkloras funkcionēšana mūsdienās, un šajā 3. sarunā vairāk pievērsīsimies tieši tradicionālo svētku svinēšanai mūsdienās, mūsdienu vidē. Un lūkšu jūs katru ar sevi iepazīstināt. Mani sauc Māra Neikina, es esmu kultūras sociālais antropologs, strādāju universitātē, un man ir bijusi saikne ar folkloru caur Rīgas dančkopu dandariem. Tā īsumā. Un kāpēc antropoloģija varbūt šajā kontekstā, jo manā interešu lokā ir arī cilvēks un materiālā kultūra, cilvēks un etniskums arī tā skaitā, cilvēks un vide. Ir bišķiņa tēma lokā, ko es arī apskatu kursos. Mani sauc Estere Kvelde. Es esmu klīniskā psiholoģe, psihoterapeita apmācībā, bet šajā sarunā es esmu noteikti uzaicināta kā Garataks folkloras dalībniece, un arī tam dēļ, ka man ir ļoti svarīgi personīgi manā dzīvē un manā ģimenes dzīvē un draugu dzīvē kopt tradīcijas un svinēt gadskārtu svētkus. Es esmu Gunta Siliņa-Jasukēviča, strādāju Latvijas Universitātē asociētā profesore. Pētniecības lokā ir interesi par to, kā mācīt un mācīties tradīciju, un tādu iedvesmu un tādu milzīgi vērtīgu dzīves pieredzi esmu guvusi arī daudzus gadus savu laiku darbojoties folkloras kopā Grodi, un šobrīd arī turpinot praktizēt tradīcijas svētkus šīs vērtības ģimenē. Tātad tas lielais jautājums, kas notiek šobrīd? Šobrīd mēs redzam, ka tiek svinēti arī šie te kalendārie svētki, jeb gadskārtu svētki, joprojām ir krustabas, kāzas, bedības. Kas ir tas fenomens, kāpēc cilvēks svin šos svētkus un tieši tradicionāli? Varbūt antropologam ir kāds skatījums. To, kāpēc tieši tradicionāli, es tā uzreiz nevarēšu pateikt, bet svētku svinēšana kopumā, arī mēs domājam svētku kā rituālu, kā tādu pieredzi, kurai mēs varam iet cauri, vai tie ir kādas tradīcijas Jāņos, vai tas ir kaut vai arī dzimšanas diena. Kāpēc mēs to vispār darām? Tāda ātrā, īsā atbilde ir, kad tas ļauj mums dažādos veidos apliecināt, kas mēs esam gan individuālā līmenī, gan tādā kolektīvā līmenī, nacionālā līmenī, kopienu līmenī, visas šīs te kopā sanākšanas, rituālas darbības, viņas palīdz iezīmēt, varbūt vārdos grūtāk izsakāmo. Mēs, protams, varam runāt par kopienu, mēs varam runāt par latvietību, par ģimeni, bet bieži vien caur praksi, caur darīšanu, tā pieredze viņa
kļūst iemiesotāka. Mēs viņu tā vairāk izjūtam, nosvinot šo te bērna dzimšanas dienu. Viņš vairāk apzinās sevi vai, teiksim, sanākot kopā Jāņos, mēs arī vai vienalga kādos citos dziesmu svētkos, mēs arī, tie ir tādi, viens ir tas, kas tur reāli notiek, dziesmas, dejas, bet, tā antropoloģiski skatoties, tie ir tādi latvietības iedzīvināšanas svētki. Tā varētu arī to formulēt, proti, kurā mēs varam kaut kādā veidā to identitāti materializēt, jo, kas ir identitāte, kas ir kopiena, kas ir latvietība, tie ir tādi abstrakti jēdzieni, un mums vajag praksi, caur kuru mēs tos abstraktos jēdzienus varam izjust, piedzīvot, kļūt par kaut ko. Tu minēji to kopības sajūtu, kas liek pulcēties un svinēt, bet, Gunta, tu varbūt atceries laikus, kad daudzus svētkus folkloristi varbūt sāka svinēt ļoti, ļoti mazā lokā, un tas bija svarīgi varbūt tieši to svētku dēļ, vai kā tev šķiet? Klausoties, iedomājos vairāk varbūt ģimeņu godu kontekstā, un pēc tam es atbildēšu. Reflektēšu par to, ko tu teici. Ģimeņu godu kontekstā iespējams cilvēks saprot tā notikuma vienreizīgumu, piemēram, krustabas vai kāzas vai bedības. Un tajā brīdī šķiet, ka tās zināšanas pieredze, izpratne ir pārāk niecīga, bet tomēr tā sajūta, ka tur ir kaut kas lielāks, kas nezināmāks, kas būtu jāizdara tajā notikumā, lai patiešām viņš notiktu. Jā? Nebūtu tikai tāda kaut kāda kopā sanākšana bez tāda īpaša kaut kāda vērtību ietvara vai tādas vērtību aktualizācijas un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka tajos vienreizējos, tajos ģimeņu godu gadījumos, tad tas varbūt ir tā vēršanās varbūt pēc padomu pie cilvēkiem, kas vairāk zina, varētu būt izskaidrojumi ar to. Un savukārt par to, ko tu saki, jā, es atceros 90. gadus un 80. gadu beigas, kad to sākām darīt, bet es domāju, ka tas sakrita zināmā mērā tajā mūsu pieredzē ar to, ka bija tas pavērsiens varas maiņa valstī un kaut kādu vērtību pārdefinēšana tajā brīdī un tā tālāk. Un tad atkal tu mēģini definēt, kas tu esi, kas ir tavas vērtības, no kurienes tu nāc un kur tu ej. Un, kas tad veidos to tavu dzīves ietvaru un kā tu vispār gribi dzīvot. Un cik jēdzīgi tu gribi dzīvot šo dzīvi. Kaut kā tā var būt. Ko es tevi varu teikt, jo tava pieredze ir svinēt svētkus, cik es saprotu, ir tāda varbūt 10 gadus veca. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tev tas ir svarīgi? Jā, es gribēju vēl piebilst, domājot par to, kāpēc cilvēkiem tas ir būtiski. Tur arī man no psiholoģiskā viedokļa tur ir ļoti daudz tādu fenomenu, kas notiek svinot svētkus. Pirmkārt, mums ir iespēja sastapties ar kaut kādām garīgiem aspektiem savas dzīves. Tur svētki dod tādu lielāku ritmu piešķirt dzīvē, ja tie ir gadskārtu svētki, piemēram, un struktūru. Tas savukārt dod drošības sajūtu. Tad svētki ir iespēja arī piedzīvot pauzi, tādu apstāšanos un izvērtēt savu dzīvi, arī reflektēt, pieskarties vērtībām. Svētkos ir iespējams dažādas arī emociju izlādes, kā piemēram iepriekšējā sarunā tika pieminēta maskošanās, kas, man liekas, ir tāda arī iespēja kā piedzīvot kaut kādu katers, kaut kādas emocijas izlādēt caur šīm maskām vai arī citos svētkos. Vēl ir starp paudžu saikne, kas, manuprāt, arī ir ļoti būtiski, jo viņi iedod tādu lielāku jēgu, kas es esmu šeit tagad, kad es pārstāvu kaut ko, kas ir bijis pirms manis, un kad es arī nododu kaut ko nākamajām paudzēm. Tas cilvēkam var iedot tādu lielāku jēgas sajūtu. Un, un vēl ir, man liekas, brīnišķīgi iespēja izkāpt no lomām, no kaut kādām maskām, ko mēs katrs savā ikdienā nesam, un piedzīvot tādu, piemēram, Jāņos mēs visi pārtapstam par Jāņu bērniem. Un man tas liekas tāds brīnišķīgs fenomens, ka tu savā pieaugušajā vecumā ar tādu nopietnu, profesiju un nopietnām atbildībām var kļūt par bērnu,
var rotaļāties, kļūt tāds daudzonīgs uz to laika posmu. Un, jā, noteikti ir vēl kaut kas, ko es piemirsu. Bet kāpēc es to daru? Es to daru, es to sāku darīt, tāpēc ļoti vienkārši es dzirdēju, ka tautas dziesmās, ko mēs Jāņos arī šad tad tā kā nodziedājām, tur stāstīja par tādām lietām, kas man kā bērnam likās, kaut kāda pasaka, kur viņas ir. Tā kā mēs braucam tur ēst šašliku un ir kaut kādas dažas lietas, kā liekšana pāri ugunskuram, bet tas viss, kas tur dainās tiek apdziedāts, man likās, mani te nes cauri, kur tas ir. Un tad soli pa solim es nonācu vidē un satiku cilvēkus, kuri man palīdzēja piedzīvot to īpašo, to pieredzi arī savā dzīvē, ka tas vēl gana reāli. Tā kā visas 3 sarunas, daudz maz, sevišķi pirmā bija veltīta šai tēmai, bet arī otrajā un šobrīd pieskarsimies arī tam autentiskumam un tai simulācijai. Kas ir varbūt šajā tradicionālo svētku sakarā? Kas ir tas, ko mēs svinam un uzskatām, ka tie ir tradicionālie Ziemassvētki vai Jāņi vai tradicionālais mičošanas rituāls vai vēl kaut kas, cik tur ir tā patiesuma, īstuma, vai mēs to esam tā visu mantojuši, vai mēs kaut ko atjaunojam, rekonstruējam, cik tas ir autentiski, cik nē. Kādas ir jūsu domas par to, kas tiek šobrīd svinēts? Diezgan liela pieredze ir arī atsaukties un palīdzēt cilvēkiem, mičošanu novadīt vai līdzināšanas tur norisi novadīt vai kādu krustabu notikumu arī palīdzēt norganizēt. Un skaidrs, ka tas pirmais avots, kurā meklēta tiek tā patiesība iespējams par to, kā to darīt un ko nedarīt un ko noteikti izdarīt, ir tās tautas dziesmas, ieraža apraksti, ticējumi un tā tālāk. Tas manā skatījumā ir kaut kāds tāds izejas punkts, no kā mēs jau varam sākt meklēt to, kas varētu derēt šodienas situācijā, derēt tai konkrētai ģimenei, tajā konkrētajā laikā un tā tālāk. Bet arī paturot prātā, ka tā izmainīšana vai tā interpretēšana nevar kļūt bezgalīga. Bet vienmēr to, kā lai saka, to autentiskumu vai to autentiskumu simulāciju mēs varam redzēt tikai noliekot blakus, kā lai saka, notikumus un tad skatoties, salīdzinājumā iespējams. Man ļoti patika pirmajā diskusijā, kā Ieva definēja autentiskumu, proti, ka tas ir veids, kā mēs varam runāt par būtisko. Es arī pirms es ierados šeit, es ieskatījos dažādos materiālos, mēģinot arī noformulēt sev, kā mēs uz autentiskumu varētu raudzīties. Ievai tas bija runāt par būtisko. Mans secinājums bija, ka tas ir savā ziņā tāds rīks, varbūt, kas drusku plašāk ļauj runāt par autentiskumu, jo mēs ar autentiskumu varam darīt ne tikai labas lietas, runāt par būtisko, par vērtībām, par to, ko mēs teiksim, būvējam dažādas institūcijas, muzejus, arhīvus, kuros mēs cienām un godājam lietas no pagātnes, un tās mums ir ļoti vērtīgs izejmateriāls, veidojot nākotnes arī kaut kādu materiālu. Bet autentiskums kā rīks, mēs arī ar to varam darīt tādas pretēji kā pozitīvām lietām, kas ir, kur mēs sākam viņu izmantot kā tādu varas rīku. Mēs arī drusku pieskārāmies varas jautājumam, kur tas ir īstāks par to citu, tas ir labāks par to citu, kur mēs sākam veidot robežas. Tāds īsts komentārs par pašu autentiskumu, bet man arī jau par to jautājumu varbūt došu tālāk citiem paturpināt. Jā, manā ceļā šo laikam 11 vai cik tur gadu laikā tas ir bijis tāds nozīmīgs jautājums, lai vispār saprastu, ko darīt. Jo es nepiedzimu ģimenē, kur folkloru iemācīja vai kur es varētu to tradīciju saņemt no saviem senčiem tādā nepārtrauktā veidā.
Un līdz ar to man nācās pašai visu meklēt, pētīt, un tad tas ir ļoti sarežģīti norientēties. Tas ir viens, un otrs ir, kad no tāda psiholoģiskā aspekta tas arī rada lielu stresu un spriedzi. Jo tad, kad ir saņemta drosme kaut ko darīt, ir kaut kas izpētīts, ir kaut kas pieredzēts, tad tas viss ir kaut kur savā, kaut kur tā sēkliņa ir sevī jādiedzē, un tad viņi izlien tāds maigs trausls asniņš, un viņi ir jāsajūt arī gan autentiski. Tu nevari nest kaut kādu to svētku tradīciju, jo tu viņu neizjūti. Un tur tādi daudz mazīgas gabaliņi, un tad, piemēram, dienu pirms svētkiem iestājas histērija, ka negribas darīt vispār vairs pilnīgi neko, jo tu liekas, neko nezini, neko nesaprotu, jo tu vairāk izzini, protams, tā robeža ar to nezināmo paplašanās, un tad, galā varbūt pat, tā absolūti autentiski ir neiespējami izdarīt, jo arī tās tradīcijas, piemēram, man tagad ir Jāņa prātā, jo tas ir nākamie svētki, kam es gatavojos, tiek izlasīti apraksti tur, piemēram, no Latgales, no Kurzemes, no Zemgales un visiem Latvijas reģioniem. Un liekas, jā, es to gribu pamēģināt, es to gribu ielikt savos Jāņos un šito gribu parādīt visiem. Un man liekas, ka tā jau nevienā sētā nesvinēja, kad bija tik daudz to variantu, ko Tas darīt. man sasaucās ar iepriekšējo sarunu, kur Anete teica, kur bija runa par tautas tērpu, kurš salipināts no dažādu novadu daļām. Bet tā kā svētku svinēšanā mēs to pieļaujam. Jā, un bieži vien pat mēs nezinām, ka tā kā, piemēram, tāds iesācējs, ja tu pat nevar zināt, tu kaut kur pieredzi to rituālu vai kaut kādu tur elementu, un tur jau neviens neliek uzrakstu, ka tas ir tur tieši tur. Tad, kad tu pēti un iedziļinies, tad tu vairāk uzzini, tad tu sāc domāt, bet tas jau droši vien tā nevarētu notikt. Man bija kuriozi, kad man draugi teica, mēs bijām tāda draugu kopa, mēs tur kaut kādi 50 cilvēki ar bērniem ieskaitot, un kā tajā iepriekšējā dzīves periodā, kur mēs svinējām šašlikjāņus, tur bija, papardes zieds bija, tāds visiem saprotams, ko tas nozīmē, ka tur pāris divi tā aiziet, un tad tajos tradicionālākajos jāņos, kad es arī skaidroju, kas ir, teiksim, papardes zieda meklēšana pēc tradīcijas. Labi, un tad tā visa nakts tiek pavadīta tik daudzās nodarbēs, ka draugs saka, klausies, taču nav vispār laika, kad aiziet to papardu ziedu meklēt, visu laiku ir nākamā lieta, ko darīt. Un tad līdz ar to tas tā kā, tas nezinu, cik tas ir autentiski, bet es domāju, ka tas kaut kur arī tā kā manā personīgajā pieredzē tas noslāņojās. Sākumā gribējās visu un daudz, un pēc tam jau tu atsijā. Tas man atkal liek domāt par to, ka mūsdienu cilvēks, vai viņš māk svinēt, vienkārši svinēt. Viņš vienkārši dara rituālus, dara darbības, to vajag, bet es jau no bērnības atceros, ka ļoti tāds liels laiks tiek atvēlēts, vienkārši būšanai, uzdziedāšanai, iedzeršanai, tā. Bet šajā sakarā, vai nav tā, ka šobrīd ir tādas divi lauki? Viens ir, teiksim, tiešām lauki, kur kaut kas vēl ir saglabājies, mantots, kur vēl atcerās, kā to darīja, kā svinēja. Un otrs lauks varbūt ir tās folkloras kopas pilsēta, kuri pēc materiāliem, dainām tur iedziļinās, meklē jēgas, veido scenārijus un svin svētkus šādi. Un man ir vairāki piemēri, kur redzamas šīs atšķirības. Pirmais tāds, kas man nāk prātā, laukos Upītē, kur tiešām mantojuši varbūt šo lieldienu svinēšanas veidu un ir iekarinātas šūpolis, tā kā to varbūt ir darījuši tēvi un vectēvi, un šūpolēs sakāpuši puiši un šūpojās. Savukārt pilsētā Rīgā šūpolis tiek pušķotas, tur tiek šūpotas meitas,
puiši ir tie, kas šūpo meitas un par to saņem šīs te olas. Tad kas ir kas? Tur ir tā kā dzīvais mantojums, bet varbūt jau paplašināta tā senākās jēgas zaudēšana. Un šeit varbūt viņš ir tāds rekonstruēts, bet, darīts pēc kaut kādiem aprakstiem. Es domāju, ka tie, kas izjūt tādu vilkmi un interesi par tradīcijām, viņi nevis nav mantojuši, tā kā tu esi teici, ka mēs neesam, es personīgi arī neesmu mantojusi tādā tiešā ceļā no saviem vecākiem. Bet tajā brīdī, kad tu izjūti interesi un vilkmi, to izzināt, saprast, mācīties, tad ir tas pirmais intelektuālais periods, kad vienkārši tu lasi, sēdi bibliotēkā, krāji tās zināšanas un varbūt, pirmos gadus tiešām ar lapiņu kabatā, piemēram, piedzīvot tos svētkus, un tad ir tas, ko tu saki, ka mēs seko rituālam, tas ir tāds vairāk mehānisks. Un tad vienā brīdī, kad tu saproti, ka tu jau pietiekami labi orientējies tajā materiālā, tad tu kādā reizē arī atļauj sev kaut ko neizdarīt, varbūt vairāk pakavēties, paskatoties, tur ugunskura liesmās vai ezera miglā vai bērniņa guļoši tur smaidā krustabu laikā šūpulītī un tā tālāk. Un nesteidzini sevi ar darbībām tikai tāpēc, ka tās ir jāizdara. Un tā kā vairāk ļaujies tieši tam brīdim notikumam un izbaudīt vairāk to, varbūt iespējams ļauj sev kaut kas tāds. Jā, jo, piemēram, no psiholoģiskā aspekta, šī darīšana, ko sauc par mānisko aizsardzību, ir tāda stresa mazināšana. Ka tad, kad mēs mazāk zinām, nejūtamies tik droši, tad tas papīriņš dod kaut kādu atbalstu un kaut kādu. Un es domāju, ka viņa arī sākumā ir ļoti nepieciešama. Jo citādāk, ja nav tā atbalsta punkta, tad arī var sastingt. Bet vēl es iedomājos par to tradīciju kompilēšanu. Tur paņemt kaut ko no Vidzemes, Zemgales vai Sēlijas vai Kurzemes materiālu. Mēs nesam vairākas identitātes sevī. Man arī gan tāds latgaliskais, gan vidzemnieka identitāte, vidzemnieces identitāte manī mīt. Un tieši varbūt tāpēc arī mēs atļaujam sev arī būtam rīdzinieki, vairāk kompilēt, vairāk savienot un mazāk varbūt tā kā izvēlēties tikai kaut ko vienu. Un Latvija ir gana maza un mēs varam mīlēt viņu visu. Man šķiet, mēs drīkstam to absolūti šodien. Man pārdomas savukārt ir par to, kā tās zināšanas cirkulē, jo es domāju, ka dažāda veida mēdīji, tas skaitā televīzijā, ir jau gana sen pieejami, cik arī tajos laukos tā tradīcija, kā viņa ir saglabājusies, no kurienes viņa ir nākusi, vai tur arī nevar redzēt kaut kādu Rīgas ietekmi tikpat labi, kur ir šie eksperti, kas kaut ko pastāsta, vai teiksim, ir bijuši visādi projekti, kas māca, kā Jāņus svinēt, un šie vietējie aktīvisti, teiksim, folkloras kopu vadītāji, viņi bieži vien arī dodās uz dažādiem Rīgas pasākumiem, ka tā cirkulācija, manuprāt, tur viņa jau notiek arī, un tā Rīga ietekmē arī tos laukus, man šķiet. Bet man arī nav šīs pieredzes tradīcijas mantošanā, diemžēl. Iebildīšu, nesen bija sociālajos tīklos diskusija par to, kāpēc Latgalē velk bluķi. Taču nav nevienas pieraksts fiksēts, ka Latgalē Ziemassvētkos jāvelk bluķis un atkal noskatās no citiem un atdarina. Kā jūs to skatāties? Ļoti redzam dažādās dzīves sfērās, kur kaut kas noskatīts tiek pievienots klāt, teiksim, mūzikā. Kādā brīdī visi sāk spēlēt afrikāņu bungas, piemēram, papildinot to tradicionālo dziedāšanu, kaut kādu īpašu ritmu, tāpēc, ka bija vienkārši tās bungas pieejamas. Tā kā mēs jau, kultūra jau mainās, viņa nav tāda sastingusi forma, viņa ir kustīga un visu laiku mēs kaut ko pievienojam, atmetam, izvēlamies. Tātad diezgan brīva ir tā mūsu izvēle šodien, kā šodienas cilvēkam. Turklāt viņa mainās ārkārtīgi ātri, manuprāt. Mana pieredze arī Danču klubā, cik tur bija 11 gadi, bet es redzu savu acu priekšā, katrus 4 gadus ir kaut kādi jauninājumi, vai, piemēram, ir cilvēks, kuram ļoti patīk sist plaukstas. Es atgriežos pēc kāda laika, jau vairākās dejās sit plaukstas, kur agrāk nesit. Tas arī, teiksim, tāda vieta, kur it kā ir šis autentiskais dejas veids,
dažu gadu laikā tur ir redzama dinamika, un tas raksturo cilvēku, ka mēs maināmies, pielāgojamies, un, protams, ka arī tas, kas ir no pagātnes, mēs to varam caur dažādām institūcijām turēt augstā vērtē, bet kopumā, man liekas, no tādām pārmaiņām un dinamismā nav jāvairās, jābaidās. Nu, lūk, man ļoti būtiska liekas šī piebilde, ka ir tomēr jātur vērtē kaut kādas iepriekšējo paudžu saglabātais tas mantojums. Vēl viens piemērs krustabās. Pēc visa tā saglabātā mantojuma vārdu dodās meklēt diškūmas ar viesiem un ar šo te pādi. Mūsdienās vecāki piedalās visur, ir klātesoši. Nevienmēr. Protams, nevienmēr. Protams, bet par to, ka ir krustītāji, krustabnieki, kas tā kā stāv tam pāri, to neievēro. Cik būtiski mums ir tā kā saprast to jēgu, varbūt pat šobrīd vēl nesaprotot, bet tā kā paļaujoties, ka tas, kas tur caur gadsimtiem ir saglabāts, varbūt nevienmēr caur kritisko prātu vienmēr viss ir jāuzlūko, bet bieži vien pēc kaut kāda laika tur atklājās, kādi pētnieki atklāja, kāpēc tas tika darīts tieši tā. Arī šim ir savs pamatojums, arī no psiholoģijas viedokļa, kāpēc vecāki tiek atdalīti no bērna krustabās. Bet jāpiebilst, ka mūsdienās bieži jau krustabas neizvēlas tajā 9. dienā pēc bērna nākšanas pasaulē. Bērns iespējams jau ir paaudzies, varbūt līdz gadam vai pat dažus gadus vecs un jau nes vārdu, kurā viņi visdrīzāk arī sauks. Neraugoties to, ka krustabās, piemēram, būs iedots arī cits vārds, krustabu vārds. Tā kā, tur tas ir šodienas drusku izmainīts, bet skaidrs, ka tajā senajā krustabu rituālā tā 9. diena bija tā robeža šķirtne, kad arī mamma atdalījās mentāli no tā bērniņa. Saprata, ka viņš ir autonoms un patstāvīgs cilvēks, un es esmu patstāvīgs cilvēks, un notika tā patiešām atšķiršana. Un tad visdrīzāk arī tas bērns ieguva to vietu pasaulē, ieguva savu vārdu un ieguva savus vietniekus, vecāku vietniekus sev. Tas ir mainījies, jo mēs to nedaram 9. dienā. Rīdzen. Jā, es gribēju teikt, ka tur, protams, varētu būt daudzi aspekti, bet tas, kas man ienāca prātā, ir, kad varētu būt ietekme no starppaudžu traumatiskā mantojuma, jo mana paudze visbiežāk tika slimnīcās nošķirta kā zīdainīša, pienesti mammai tikai uz barošanu, un tas ir traumējis mūs, tas ir traumējis mūsu vecākus. Un tagad es domāju, ka tagad jaunajām mamām ir tāda varbūt liela sensitivitāte, kad bērniņu kaut kāds, kāds, protams, tuvi cilvēki, bet tāpat tagad nesīs kaut kur prom. Un iespējams tas tā ļoti neapzināti, bet arī ietekmē, ja, ka mamma grib tā kā turēties tādā ciešā kontaktā, un tas arī nav slikti, bet ja tas notiek uz īsu laiku, ja bērnam ir iespēja veidot pamazām attiecības arī ar citiem, ar ārpasauli, iegūt vārdu aizsardzībai no sev tuviem cilvēkiem, kas nav vecāki, kā, jā, tas varētu būt arī. Māra, kā tu skaties uz to, ka varbūt mainās pat kādu rituālu jēga mūsdienās, mūsdienu cilvēks viņā ieliek tur citu jēgu? Es tā arī domāju par to, kas tad ir tas, ko mēs interesanti domājām par to, ka kaut kādas lietas, ko mēs varbūt pazaudējam, nemaz nezinām, kam tas bija noderīgs. Man jau šķiet, ka šie rituāli, tas primārais, ko viņi mums dod, ir tā, kaut kāda veida attiecību aktualizēšana, nozīmības veidošana, proti caur šo te praksi mēs vienkārši pieredzam to nozīmību, var iztēloties tādu, gadu, kurā nebūtu šo te svētku,
vērtības un nozīmes, viņas jau veidojās tieši šajos svētkos vai rituālos, krustabās vai laulībās. Tur var runāt arī par rituālu struktūru, ko tas rituāls, kā viņš ļauj arī transformēties, bet kopumā antropoloģija raugās uz rituālu kā tādu, varētu teikt, vienu no tādiem simboliskiem komunikācijas veidiem, kā vērtību komunikācijas veidiem. Mēs rituālos varam komunicēt vērtības, bērns, kāda ir viņa vērtība, loma ģimenē. Vēl gribējās arī repliku par šo te arī, vai māte ir klāt, vai varbūt tiek nošķirt uz brīdi. Arī, man liekas, tur kaut kāda varbūt ietekme no mūsu tāda arī kultūras konteksta, kurā tā uzraudzība ir visu laiku klātesoša. Mums tagad ir iPhone un vis kaut kādi veidi, ka mēs varam redzēt, kurā brīdī bērns ir, ka tur var būt kaut kāds iespējas tam šāda veida uzvedībai, kad vienkārši ir tāds jau pieredums, ka mēs visādos veidos varam monitorēt, kur bērns atrodas. Kā, daudzajādi var skatīties, bet es tiešām to rituālu skatītu, kā tādu vērtības komunikācijas līdzekli. Runājot tālāk par šiem cilvēku mūža godu rituāliem, kas mūsdienās notiek, tad vēl ir tāda tendence, ka vienā rituālā tiek iekļauti dažādas rituālu sastāvdaļas, respektīvi, ja runājam par mičošanu, tad tur var novērot kaut kādus fragmentus no izdevām, no kaut kādas tur apdziedāšanas, vēl tur kādas daļas, jo mūsdienās tas tiek pasniegts kā tāds pakalpojums, un viņš nav vairs tik autentisks, un varbūt pat nav no kāda novada rekonstruēts, bet varbūt atkal ir kaut kāda mozaīka veidota. Kā jūs skatāties uz šo piegājienu? Jā, es iesākšu. Tad te ir vienmēr jautājums, kas ir tas svinētājs un cik lielā mērā tas svinētājs ir gatavs atvērties vai ļauties tradīcijai. Kāda ir tā viņa pieredze un kādi ir tie motīvi, kāpēc viņš izvēlās, piemēram, to pašu mičošanu savās kāzās. Un tad, ja tu saproti, ka tam pārim iespējams tā mičošana ir vairāk kā svētku dekorācija, tāds neliels brīdis, kad viņš var, paust savu identitāti, jo, ir kāzu viesu vidū, piemēram, tur cilvēki no citām zemēm, citām kultūrām un tā tālāk. Tad tu saproti spēles noteikumus, un tad iespējams tas piedāvājums ir tāds, kurā mēs varam redzēt dažādas saliktas lietas no dažādām autonomām kāzu epizodēm, tādā saspiestā versijā. Bet, ja ir sadarbība, piemēram, cilvēku, kuram tas notikums tiešām ir tāds ne brīdis un ne dekorācija, bet vairāk visas tā procesa garumā, tad ir daudzkārt interesantāk, jo tad mēs varam ļauties gan atkal tādai izziņai, iedziļinoties, piemēram, kādā lokālā tradīcijā, un tad attiecīgi to darot un atkal gūstot jaunu pieredzi. Bet visbiežāk tādā mūsdienu situācijā tas ir tāds saspiests tradīciju, tāds variants kaut kāds, jā. Jā, es domāju arī par to, ka kādreiz tādi izrauti vai kaut kādi, ka tās tradīcijas ir piemērotas tai mūsdienu arī realitātei, kad, piemēram, domājot par ūsiņiem vai par jāņiem, kur liela nozīme bija lopiem un viņu tur pušķošanai vai vešanai piegaļo un tā tālāk, tas mūsdienās nav arī visiem pieejams. Un līdz ar to tad ir kaut kādi elementi, kurus apspēlē, kurus cenšas tā kā kaut vai iztēlē piesaistīt. Vismaz tā es mēģinu darīt, jo ne viss tas ir iespējams. Jā, arī par to, ka mūsdienās daudzas tradīcijas mainās, varētu teikt, komercializējās, arī folkloras kopas izjūt šādu spiedienu, pienāk kādi lieli svētki,
nu tad vai es svinēšu savu autentisko kaut kādu piegājienu, vai tomēr es varbūt nopelnīšu kaut kādu naudiņu, kaut kur uzstājoties citiem šīs tradīcijas prezentējot, tāda arī dilemma. Un tad tev ir, manuprāt, divas pozīcijas. No vienas puses, jā, un tas nav tikai Latvijā vai mums tuvējā reģionā, arī ļoti daudz, kur pasaulē dažādas tradīcijas, tā skaitā tetovējumi, dažāda veida ķermeņa krāsošanas vai rituāli dejojumi. Tas viss kļūst par tādu performanci turistiem. Un tad ir jautājums, vai tas ir slikti vai labi, nu tā vienkāršojot no vienas puses, kāpēc gan ne, ja tas ir tas veids, kā tādā globalizētā pasaulē kaut kādas tradīcijas var izdzīvot, nu tad labi, kad varbūt tas ir tāds viens ceļš. No otras puses, protams, tur ir kaut kāda deformācija, vai tas arī, kad tā tautas māksla viņa nav tik daudz uz skatuves, bet tad ir šis te performatīvais elements, vai arī kaut kādi teatrālie elementi tiek pielikt klāt, tur daudz veidi, kā tas var deformēties, bet, vienmēr sakot, tur var divas pozīcijas. Viens, tas ir tāds veids, kā kaut kas saglabājās, un ņemot vērā to, ka rituāls un kultūra, viņi ir dinamiski, viņi ir mainīgi, mēs nevaram no tradīcijas sagaidīt, ka viņi sastings un paliks tāda, kāda viņi ir bijusi, jo mainās cilvēki, mainās autoritātes, arī katrs kāds harizmātiskāks cilvēks vai folkloristu vidū ļoti ietekmē kaut kopējo ainu, kā mēs vispār domājam par folkloru. Proti, mēs nevaram apstādināt laiku, tas dinamisms tik un tā tur būs. Tā kā, tur var gan pozitīvi, gan negatīvi tajā kaut ko ieraudzīt. Tas savukārt liek domāt par to saucamo viedokļu līderu atbildību, jo ir skaidrs, ka mēs mācāmies viens no otra, mēs dzīvi pieredzam un krājam to savu pieredzi, reflektējot par viņu nepārtraukt un arī saskaroties ar citiem cilvēkiem un esot kopā ar viņiem, iedvesmojoties no viņiem un tā tālāk. Un te ir, man liekas, tas lielais jautājums, jautājums, kas ir mūsu skolotāji un cik atbildīgi viņi to tradīciju, kā lai saka, arī reprezentē ar savu dzīvesveidu. Tā skaitā arī no skatuves un visu pārējo, un vai tie, kas varbūt ir ceļa sākumā, ir pie tā skolotāji, pie kur ir vērts būt, vai tieši otrādi nē. Man gribējās vēl piebilst, cik labi, ka šīs jaunās autoritātes, ka viņas ir tādi maigi robežu sargātāji. Tas pats piemērs ar to meiteni no diasporas, kurai bija tas selektais tautas darbs. Man likās, cik labi, ka tur tā reakcija bija pieņemoša, jo tādi ļoti stingri robežu sargi par to, kas ir pareizi, kas nav pareizi, viņi panāk to pretējo. Viņi ļoti viegli varēja arī atgrūst, kad, īstenībā es izvēlēšos identificēties ar to savu mītnes zemi, vai ļoti tāda trausla tā līnija. Un es gribēju piebilst, ka no manas pieredzes, varbūt, ja kāds no klausītājiem vai skatītājiem domā par to, ka es maz zinu, bet gribētos, es varu iedrošināt, ka Latvijā ir fantastiski atsaucīgi cilvēki šajā laukā, un es esmu uzrunājusi vairākus, kas man liekas, viņi tur guru arī jūs abas, un vēl Ilgu Reiznieci un Tobjus, un Julgijas Talti un Asnati Rancāni un Vītola ģimeni, un pie katra no viņiem mēs esam satikušies un tā sirsnīgi izrunājušies tur visās detaļās, visā, kas man ir interesēs, tā kā ir brīnišķīgi skolotāji, un viņi ir pieejami, un viņi ir, tad tā ir mums liela bagātība. Kā jūs skatāties uz kaut kādu jaunu svētku radīšanu vai tā kā atjaunošanu, piemēram, iniciācija? No vienas puses, Māra, ar tevi runājām, ka viņa ir kaut kur ieaugusi un transformējusies šajā izglītības nobeigšanas izlaidumu sistēmā un kaut kur dzīvo savu dzīvi šādā veidā. Bet parādās arī meklējumi rekonstruēt kaut ko, varbūt, nezinu, no citām tautām paņemt kaut ko.
lai gan par mūsu senču iniciācijām tur pētnieki, droši vien dažādi viedokļi, bet viens no tiem ir, ka varbūt tradicionāli viņa sakrita ar kāzām. Var sakot, vēl ir daudz nezināmā, bet kā jūs skatāties uz šādiem centieniem kaut ko radīt jaunu? Es domāju, kāpēc ne? Un arī es domāju, ka es nezinu, kāds izpaustos, ja kāds tiešām jaunradītu kaut kādu rituālu, vai tam būtu kāda atsaucība un kādā kontekstā tas varētu būt. Bet klausoties, pirmais, kas man nāk prātā, un kāpēc gan varētu būt vēlme pēc kaut kāda šāda rituāla iniciācijas, proti, tā varētu būt vēlme pēc tādas vienkārši apliecinājuma, ka es esmu kaut kas cits, ka es esmu kaut kas sabiedrībai vērtīgāks, kad es tagad esmu pieaudzis, es tagad esmu vienlīdzīgs citu vidū. Tās lietas, ko var caur rituālu panākt. Man liekas, ir ļoti grūti iztēloties kaut kādu tādu mākslīgu situāciju, bet mums ir citi elementi. Piemēram, man arī tagad draugi, kas ir iestājušies zemesardzē, kā viņi stāsta par visu šo apmācību, kur arī cik ātri veidojās tāda brālības sajūta, ka ir kaut kāda dažāda veida gan institūcijas, gan kopienas. Piemēram, arī pat man viena arī stāstīja studente, ka esot viens koris, kurā iniciācijas process ir saistīts ar svilpalnieku piešķiršanu jaunajiem dalībniekam, un tad ir tie lepnieki, kuriem ir tie svilpalnieki, un tad ir tie, kuriem vēl nav, un kā tas arī ļauj izjust to īstenāku piederību šai te kopienai pretēji, ka tu vēl esi tikai tāds iesācējs zaļš. Tā kā mums jau ir ļoti daudz visādas kopienas un arī tādas vilpalnieku tradīcija, tas ir izdomāts, tas nav kaut kas no seniem laikiem, bet tas strādā un starp citu arī varas institūcijas, totalitārs varas ļoti labi pārzina rituālu spēku, svētku spēku, arī paraugoties uz Krieviju, piemēram, arī šis 9. maijs, kā viņš ir transformēts un pārmainīts tādā lielā arī notikumā un vai parādas, tas viss, tajā visā ir milzīgs spēks, kas ļauj mobilizēt cilvēkus, un to var darīt dažādos līmeņos, valstiskā un tādā mazā kopienu līmenī. Tā kā, es domāju, ja kādam ir entuziasms kādu tādu kopienu veidot, visas iespējas jau pēc templātiem, kas mums pastāv koru sistēmā vai armijas sistēmā, un to var darīt ļoti pozitīvi. Jā, es laikam arī pozitīvi skatos, un es domāju, ka ir diezgan daudz arī tādu atsauču atrodams arī tradicionālajā kultūrā. Piemēram, tā pati skaidrs, ka, piemēram, mēs iespējams esam mūsdienās tā zaudējuši to pusauģu, to iniciāciju, kas varbūt tiešām ir pārcēlusies. Es vairāk absolvēju 9. klasi, absolvēju 12. klasi, iestājos augstskolā, pabeidzu augstskolu. Tādā līmenī mēs to noteikti redzam. Un tur arī skaidrs, ka tās ir ritualizētas darbības un tam līdzīgi. Bet, piemēram, tāds svaigākais piemērs varbūt no ūsiņiem, kur arī ļoti labi atceros vairākus gadus atpakaļ arī, vienkārši mēs ģimenē to svinam un atceros situāciju, kad ūsiņu vīrs ar saviem draugiem reiz svinot ūsiņus secināja, ka puišis, viņu pašu dēli ir sasnieguši to pubertāti. 15, 16 gadu vecumu, un tad tajā reizē ūsiņos izlēma arī darīt vairākas tādas lietas, kas pārbauda šo zēnu attapību, veiklību, spēku un visu citu. Un es ļoti labi atceros rītu, kad atbraucu pakaļ ūsiņu svinētājiem un satiku puišus, un es prasīju, kā tad šogad ūsiņi, un tie mazie zēni bija pilnīgi mirdzošām acīm, un viens teica, tu saproti, Gunta, es noskrēju savu tēti. Un tajā brīdī es sapratu, ka tas zēns ir jaunā līmenī iekšā, viņš ir dabūjis to sajūtu, ka viņš ir jauns vīrietis, viņš vairs nav puika, bet viņš ir līdzvērtīgs tiem paraugiem, ar kuriem viņš bija pavadījis kopā to ūsiņu nakti. Un kaut tādi mazi brīži, kas drīzāk varbūt saistās ar tādu kaut kādu arī sevis identificēšanu, es jauna sieviete vai es jauns vīrietis drīzāk. Mēs to esam kaut kādā mērā kaut kā pazaudējuši. Ir tādas, tur ar izglītību saistītas kaut kādas aktivitātes, kas apliecina to, ka tu esi jaunā līmenī iekšā, bet tādas... Sociālā status. Sociālā status. Par to es domāju, Es arī domāju, ka tie ir brīnišķīgs veids, kā palīdzēt cilvēkiem pieskarties tēmām, kas varbūt ikdienā paslīdētu garām. Un es domāju, ka tā būtība iniciēt ir kaut kādā pārējā, un pārēja ir nepieciešama gan pašam
bērnam ļoti nozīmīgi psiholoģiski. Tas palīdz varbūt tādas arī vērtības ielikt, uz kurām tiekties, kā piemēram tajā piemērā ar svilpalniekiem, ja, kad ir ielikt tādas pozitīvas vērtības, kas ir, kam ir, kuras ir jāsasniedz, lai nonāktu šajā pārējā. Bet arī tā psiholoģiski, es domāju, tāda ļoti nozīmīga funkcija ir palīdzēt arī vecākiem atvadīties no kaut kāda tā ciešuma un tās nabas saites, pēdiņās pārciešanas un palīdzēt arī to izsērot, pieskarties tam, vispār apzināties. Es domāju, ka tas ir ļoti veselīgi, lai nenotiek tie skumjie stāsti, kur, 50 gados vīrietis dzīvo ar mammu un tur nav vieta sievietē, piemēram, partnerē. Kā jūs skatāties uz tādām tradicionālām lietām, kas no mūsdienu viedokļa jau šķiet kā mūsdienu cilvēkam nepieņemamas? Tas slavenais piemērs, ka tiek mainītas tautas dziesmas, teksta rindiņas, ka vilciņš kazu nevis tur saplosīja vairs, bet dancināja. Tradīcijās ir daudz dzīvnieku kaušana, nogalināšana, ar asinīm izdarības tieši svētku rituālu laikā. Kā mūsdienu cilvēkam to pieņemt? Es esmu pret mīkstināšanu vārdu un mainīšanu noteikti. Un es domāju, ka tāda veselīga pieredze rodās tad, ja tradīcija tiek praktizēta līdzās cilvēkiem. Ja bērns uzaug tādā ģimenē, kur tas viss tiek organiski uzskatīts. Es domāju, ka problēma visbiežāk ir visdrīzāk pilsētu iedzīvotājiem, kuriem nav tā pieeja, nokaut vistu pusdienām, izvārīt no viņas zupu un tā tālāk. Mēs to visu iegūstam citā ceļā. Un tad ir tāda mazliet dīvaina situācija, kad šie cilvēki un bērni tā jūtinās, pārmēru jūtinās, tur brīžos, kad viņiem, piemēram, ir jārunā vai viņi pieskarās tai, gaļu kaušanai, mārtiņos un tā tālāk. Tad vienmēr ir atgādināt, bet kur tad tu iegūsti pārtiku, ja, un kādā veidā tā pārtika nonāk tai lielveikalu plauktā. Tā kā, es domāju, tad, dot to pieredzi tam bērnam, kur rodās lietas. Tas, manuprāt, ir saistīts arī ar izglītības procesu. Ja mēs nedodam viņam šo pieredzi, tad viņš nezina, kur rodas sviests vai kur rodās gaļa un tā tālāk. Šīs lietas. Tā ir izglītība, es domāju. Jā, šis ir izglītības lauks. Es gribēju papildināt, ka, ja mēs runājam par bērniem, tad, manuprāt, viņi uztver tieši tik daudz, cik viņiem tas tajā vecumā ir paņemams, saprotams, un manuprāt, mēs par daudz uztraucamies, ka mēs viņus varētu traumēt ar kaut kādiem tautas dziesmu tekstiem, jo viņi to uztver tā vienkāršāk, vieglāk, un tad, kad pienāk vecums, kad viņus tas skar dziļāk, tad viņi arī saprot to dziļāk, vai atskatās un saprot, bet es jau to esmu tik ilgi zinājis, bet tagad es kaut kā to saprotu. Un manā pieredzē esmu strādājis ļoti daudz ar profesionāli ar sērojošām ģimenēm, kur ir zaudējuši bērni, mammu, tēti vai brāli, māsu, un saskārusies ar to, cik ļoti liela tabū tēma tā ir mūsdienās, kad cilvēki sēro slepenībā, vecāki bieži vien, ja nomirs dzīves biedrs, tad viņi iet raudāt aiz slēgtām durvīm, un bērnam nav pat arī tāda veselīga priekšstati, kā tad sērot. Un tāpēc es ar tādu lielu deksmi svinu, es nezinu, vai tā ir svinēšana, vai tā ir tāda godināšana, bet veļu vakaru, jo man liekas, ka tā ir brīnišķīgs veids, kā ienest ikdienā, tajā gada ritumā, laiku un vietu, kur pieminēt senčus, kur, ja tas ir aktuāli sērot, un kur rādīt piemēru, kā to darīt, un arī, piemēram, tā kā veļu vakarā mums nāk vecīši, un daži bērni sabīstās pirmajā brīdī, bet tad viņi saprot, ka tur nav nekas tāds bailīgs, un nākamajā gadā viņi gaida vienkārši trīcēdam pie loga, kad nāks vecīši, un jā, tas ir tas tradīcijas spēks, kad
kad palīdzēt ar dažādām dzīves grūtībām, tikt vieglāk galā un arī tā kā psiholoģiski tas notiek un pat neapzināti. Ja? Tur nav jābūt psihologam klāt, lai kaut kas tāds notiktu. Tas veļu vakars izdara to savu darbu pats. Arī var pievienoties tām skatījumam, kur tas ir par izglītību, par to, ka mums ir vārdi un rituāli, caur kuriem mēs par kaut kādām arī smagākām lietām varam runāt. Pirmais, kas man, nezinu, cik iederīgi, bet es domāju, ka ir iederīgi nāk prātā, ir Dānijā, stāsts par Dāniju, Dānijas zoodārzu, kurā vienbrīd pāršauts Eiropu, varbūt pat pasauli, kā viņi tur, viņiem bija liekās žirafes, kuras viņi izdomāja, ka viņi turpat tās nokaus sadalīs, lai ir visiem redzamā veidā, un kad kur bērniem mācību stunda šādā acu priekšā, kā lauvām izbaro žirafes, proti pasaule bija šokēta, kā tad šitā, bet to varēja arī skatīt kā tādu dzīves cikla parādīšanu, ilustrāciju, un es arī uzaugu vēl ģimenē, kur arī bija cūkas kaušana, es to cūku redzēju, tas mani nav traumējis, es atceros smakas, tas man ir radījis dziļu iespaidu par to, ko tas nozīmē ražot gaļu vai un cik dažādi var iesaistīties, cik dažādus produktus cūkai var izmantot. Vienmēr sakot, tas, kā mēs tas ir, viss, ko es vēlos pateikt, ir, ka tā ir tāda arī valstiska vai institucionāla izvēle, kā mēs vēlamies vai kā mēs protam pastāstīt par dzīves tādiem sarežģītākajiem mirkļiem, vai tās ir bēres, vai tās ir pārtikas industrija, gaļas patēriņš, kas arī iekļauj kaušanu un nonāvēšanu, vai tā ir seksualitāte, kas arī ir daudziem grūti apspriežama tēma, kas arī rada tādas ārkārtīgi mulsinošas situācijas, kur vēl bija runa par ķermeni iepriekšējā sarunā arī, kur tas cilvēks ir tāds stīvs, viņš īsti nemāk to savu ķermeni izmantot, jo vienkārši ģimenē visi kaut kā ļoti slēpt uz to mūziku bauda vai padajo klusām mājās, bet lai nenoteikti nekad citi redz. Man ir viens tāds labās prakses piemērs, redzēts Ziemeļu Norvēģijā, kur arī ir tieši dienvidu sāmu tajā apgabalā diezgan nopietni atzīmst atbalsts dienvidu sāmu kultūras un izglītības iestāžu eksistencei un arī tiek sagatavoti skolotāji, un man bija iespēja paviesoties arī dienvidu sāmu tādā skolā un redzēt, ko viņi māca saviem bērniem, un tas skata punkts ir kultūra. Un tas ietver arī to, ka viņi māca, piemēram, kādā veidā ziemeļbriežu ganāmpulki ir jānošķir pavasarī vai jāpadieno rudenī, kā kauj, kā nokaut šo dzīvnieku tradīcija atbilstošā veidā, kā daļas izmantot un tā tālāk, un to visu māca bērniem pirmsskolā un skolā. Un tas ir daļa no viņu kultūras, tā ikdienas tradīcija savijās ar svētku tradīcijām, ar kaut kādām lielām, dziļām lietām, ko kultūra, protams, nes, un tas man liekas ārkārtīgi simpātiski, ka mēs varam un drīkstam izglītot, ņemot par skatu punktu arī to kultūras fonu aspektu, tradīciju. Jā, un tas, es domāju, arī veicina bērnā tādu atbildības sajūtu, ja bērns ir pieredzis tikai gaļu ēst, nezinot tās izcelsmes, viņš var arī būt netik pateicīgs vai netik uzmanīgs ar ēdienu, bet ja ir redzēts, kāds darbs tur ir ieguldīts, ka tur ir arī ciešanas bijušas tam dzīvniekam, ja, tad tā atbildības sajūta vai pateicība ir jau citā līmenī. Vēl maza piebilde, tur bija tieši tas tavs piemērs par kazu dancinātu, vai ne, kāda bija tā atšķirība? Vilciņš kazu saplosīja. Saplosīja, tas vairāk par tādu dzīvnieku pasauli, bet es domāju, kaut kādā ziņā varbūt no vienas puses mēs tā ļoti atbalstoši par to, ka vajag saukt lietas īstajos vārdos, bet varbūt ir kaut kādas jomas, kur ceļš kaut kādas vardarbības tēmas, kur var vismaz diskutēt par to, ka, Piebildīšu, ka šī nav vardarbība, šis jau ir kaut kas simbolisks apzīmējums. Tieši tā, un mēs to tā vienojamies, un tad tas vairs nav uztraucoši, bet varbūt ir kaut kādas jomas, jums ir arī tautsdziesmas, kas runā par tādām ļoti, ļoti smagām lietām, tā skaitā arī seksuāla vardarbība. Kā ir šobrīd tradicionālo svētku svinēšana pilsētā? Jūs te gari un plaši apspriedāt, cik svarīgi ir būt laukos, redzēt visu to dabisko ritmu un iepazīt.
Bet mūsdienās svētki norit pilsētā, pilsētvidē. Bluķis tiek vilkts pilsētas ielām, varbūt tur saule sagaidīta kādā pilsētas pakalnā. Kas tas ir? Vai kādas ir jūsu redzējums par mūsdienām? Tad droši vien caur to formu ir jāmēģina ieraudzīt saturs vai tā ideja, ko šī forma apliecina. Un tad rodams ir arī attaisnojums tam, kāpēc bluķis netiek vilkts pa labības lauku vai tur apkārt savai sētai, bet tieši pa pilsētas sirdi un pilsētas sirdī riņķī, jo to jēgu jau, vilkšanas jēgu nemaina pēc būtības arī tas, ka tu to dari pilsētā. Jautājums, vai tie vilcēji ieliekt šo jēgu šajā darbībā, jo mēs jau varam arī tradīcijas atkārtot formāli, tās kļūs redzamas, tās materializēsies, bet tā nozīme vai tā jēgas sadaļa netiks skarta. Arī tā var būt. Bet arī vēl turpinot šo lietu, vai nav tā, ka mēs laukus ienesam pilsētā, bet tajā pašā laikā varētu pilsētā būt vairāk pilsētai atbilstošas izdarības, rituāli. Tāds mazs piemērs no malas. Šogad tika svinēti metiņi Rīgā, un Rīgas metiņiem ir sava tradīcija ar karnevāliem, bet, protams, novērtējot šo tradicionālo kultūru, tika izmantotas tradicionālas vērtības, kaut vai masku izskatā, jā, mēs redzējām, piemēram, budēļus. Un tajā pašā laikā ir visā Eiropā karnevāli ar tādām sociāla rakstura maskām un ar savu jēgu. Kā jūs šīs divas lietas skatāties? Es domāju, ka Rīgas metiņi nav vienīgais karnevāla piemērs Rīgā. Tāpat Mākslas akadēmijas karnevāls vai dažādi korporatīvie karnevāli, ko bieži vien rīko lielu uzņēmumu. Par pilsētu. Par pilsētu. Es domāju, ka te bija cieņa par tradīciju visdrīzāk. Jā, un arī tāds veids, kādā tomēr popularizēt lielākas, plašākas skatuves, ar lielāku, plašāku varbūt finansējumu un tam līdzīgi, kas ir labi. Jo, manuprāt, un te ir tas, ko es arī ļoti gribu piebilst, ka jebkurš kultūras pasākums, vai tas būtu koncerts, vai festivāls, vai karnevāls, vai kāds cits notikums, viņš tomēr tam ir jānes arī tas izglītojošais aspekts. Mēs izglītojam arī stāvot no skatuves vai organizējot festivālu un tā tālāk. Un tad jautājums, vai tas izglītojošais aspekts sasniegs tos klausītājus un izmainīs kaut kādā veidā viņa redzējumu, piemēram, uz tradīcijām. Un šajā gadījumā tā bija platforma, kurā varēja arī tāds nezinošs cilvēks ieraudzīt, teiksim, masku tradīcijas bagātību Latvijā un varbūt kļūt maķinīt ieinteresētāks tajā. Es uzskatu, ka tas nebija slikts mēģinājums atjaunot šo visu caur tādu prizmu. Tas, kas pilsētas raksturo, kad pilsētās saplūst ārkārtīgi daudz, kas, piemēram, arī par etniskumu pilsētās paliek grūtāk runāt, jo tur paliek svarīgākas cita veida identitātes, vai tas ir tavs profesija, tavs darbs, tur ir tik liela daudzveidība, kas ir gan prieka avots, gan reizēm arī kaut kāda frustrācija avots. Bet, man tā grūti tādā nošķīrumā skatīties, bet tas, kas man nāk prātā, pirmais ir arī, cik ļoti lielā mērā, arī Latvijas stāsts kopumā ir saistīts ar tādu zemnieku dzīvesveidu, šī viensētas slavināšana un tāda, daudz kas mūsu nacionālismu stāstu par mūsu nāciju, par mūsu valstī veido, ir nācis no zemnieku kultūras un savā ziņā jo pilsēta ir vienkārši tāda koncentrēta vieta visādām tām lietām, kas ir varbūt pārējā Latvijā. Es vēl domāju, ka varbūt tas, ka mums nav tādas pilsētas tradīcijas attīstījušās, saistīts arī ar to ilgo vācu jūgu, ka tas viss nebija tā kā latviski identisks, un šobrīd mēs tā kā nespējam ielikt tajā attīstībā. Arī ar padomju tomēr periodu, kas bija relatīvi ilgs, un tur tomēr arī tāda
būšana, kaut kādas savdabības, savpatības kopšana arī neviens neatbalstīja. Es domāju, ka tas arī noteikti spēlēja lielu to ietekmi. Jā, es gribēju pieminēt, ka varbūt tas ir arī veids, kā tradīcijas nedaudz pielāgojas, vai viņas tiek adaptētas tam mūsdienu vajadzībām, jo tradīcijas ienāk pilsētvidē, kur tas varbūt nebija tā senatnē tik tipiski, viņas ienāk bērndārzos, skolās, korporatīvajos pasākumos, svinjāņas, ja, un no vienas puses varbūt tas ir savādi, ja, kad tur tas nav tik dabiski, tik autentiski, bet no otras puses cilvēkiem ir piekļūtēm, un tas viss atstāja iespaidu, un tam ir vērtība. Es varbūt par to zemnieku kultūru mazliet kopā padomāšu ar jums. Man šķiet, ka tas, ka mēs varbūt tiem bērniem tieši caur to arī stāstu par to, kur rodās, maizes, sviests, gaļa un tā tālāk, un caur tieši gadskārtu svētkiem, šajā brīdī drīzāk vairāk mācam tādu zaļo domāšanu. Respektīvi tā zaļāk paskatīties uz savu dzīvi un ne tapt tik patērnieciskiem, kādi mēs esam. Tas arī ir veids, kādā izstāstīt tieši to stāstu. Par sevi kā dabas daļu, man liekas, lielākā mērā tas, man liekas, sekmē to šodien. Jā, tam ir tā kā jauna vērtība radusies arī. Vai arī no publikas ir kāds, kas grib kaut ko pajautāt? Vai 21. gadsimta latvietim, lai saprastu pasauli un dzīvotu tajā, pietiek ar dainām, jo, kā Ieva teica, katrs gadsimts ienes kaut kādu savu skatījumu uz pasauli? Man nepietiek noteikti tikai. Man šķiet, ka tas ir brīnišķīgi, ka mēs dzīvojam laikā, kad tu vari tik daudz ko izmantot, lai saprastu, kā šī pasaule darbojās. Un tad, protams, arī secināts ar to, kā lielā mērā arī dainas dod atbildes. Tā skaitā arī kā lai saka, kā labs papildinājums vai kā tieši pamatojums tam, ko tu iegūsti kaut kur citur. Es domāju, ka mēs tiešām varam novērtēt to. Arī dainas dažkārt labāk kļūst saprotamas tieši pretnostatījumā tam citam, ko mēs lasām, par ko mēs domājam un tā tālāk. Tā kā ir brīnišķīgs šis laiks, jā, es par to esmu tikai priecīga. Es arī noteikti nepaļautos tikai uz dainām. Man dainas būtu kā tāda ļoti laba aizraujoša grāmata, kurā padzīvoties, kuru izjust, kurā uz brīdi iemiesoties, kuru iedzīvināt visādās šajos folkloristu pasākumos. Viņas caur dziesmām, caur rituāliem spēja radīt ļoti spēcīgas sajūtas, piederību noteiktai kopienai, bet tādā dzīvē tur nekas nav, teiksim, par vakcīnām vai kaut kādām tādām lietām, kur ir arī svarīgi lēmumi jāpieņem katrā ģimenē vai kaut kādi politiski jautājumi mūsdienu. Protams, ka tie visi ir jābalst uz pavisam citiem mēdījiem, pavisam citiem avotiem. Tā kā mēs nedzīvojam tikai materiālajā pasaulē, tad man dainas ir tāds garīgais balsts, kurā var pasmelties. Vēl bija kāds jautājums? Tātad jautājums ir, vai mēs tomēr Rīgā pieļautu tādu vācu-baltiešu kultūras ietekmētu tradīciju atjaunošanu. Runa ir par gadskārtu svētkiem, ja? Lai sajustu atkārtu gadsimtu. Jā, lai sajustu šo te gadsimtu nepārtrauktību, jo tā ir daudznacionāla vide bijusi. Un kā jūs to skatāties? Es domāju, ka tas viss balstās jebkurā gadījumā kāda cilvēka vai cilvēku grupas interesē un iniciatīvā. Un ja tāda grupa būs vai tāds cilvēks būs, tas notiks. Tāpat kā notika, piemēram, Latvijas ebreju mūzikas materiāla izpēte un atjaunošana un tāda iedzīvināšana tādā gan ierakstu veidā, gan arī koncertu programmu veidā. Tas ir tāds viens piemērs, kas varētu veidot atsauci uz to, ko jūs sakāt. Tā kā tas ir cilvēku rokās, kas varētu tapt ieinteresēts tajā. Es saprotu vairāk par kultūru politiku.
nevis par atsevišķu individu. Bet tad ir kultūra politikas pārstāvjiem tas jāuzdod droši vien. Nu, Lai kā būtu, jā. tradicionālās kultūras eksperti var izteikt viedokli? Jā, Rīga ir multikulturāla un daudznacionāla, un es domāju, ka tas būtu viens krāsains, interesants veipsis noteikti Rīgas sejā. Kāpēc ne? Es, piemēram, labprāt piedalītos tādos, varbūt vācu baltu kaut kādos valpurģu naktī Rīgā un paskatītos, kādas man pārņem pārdzīvojums vai sajūtas, piemēram, tādā notikumā esot. Tas varētu būt interesanti. Noteikti. Tikko Ziemruņu dārzā bija tas Maija grāfs vai kaut kā tā saucās. Mēs esam līdzīgā veidā pasākumā bijuši Tērvetē, kur arī valpurģu nakts ir tā, savā savdabīgā veidā svinēta, bet tādas, ja mēs runājam par valpurģu nakti. Jā. Tas ir no valstvaltīšiem palicis. Jā. Man studentiem, studentu izklausme. Mājā grāfs man bija sēta, ka tur viss kopā viena tāda kokteili. Starp citu, ļoti interesanti pieredze man. Ļoti interesanti koncerti šobrīd notiek atjaunotajā Rīgas pilī. Vairākus senās mūzikas koncertus man izdevās piedzīvot. Viens bija tā skaitā 12. 13. gadsimta mūzika, kas varētu būt skanējusi tajā Rīgas pils Velvju zālē. Un tas bija tāds interesants tāds ceļojums laikā patiesībā caur tādu muzikālu pieredzi. Bet ko es noteikti gribu uzsvērt, ja tāda iniciatīva, piemēram, būs, tad te ir ļoti svarīgs arī tas izpētes darbs. Es nevaru pasludināt, piemēram, ka tas ir vācu baltu kaut kāda tradīcija, rekonstruēta, atjaunota, bet bez tāda teorētiska vai tāda pamatīgas izpētes, tas noteikti nevar notikt. Tas ir tāds pseido notikums visdrīzāk. Tā kā jā, tas iet roku ar izpēti un tādu izpratni par to. Varbūt vietā ir arī kaut kāda jaunrade, nevis kaut ko atkārtot, nokopēt, bet kaut ko pielāgot pilsētai, skatīties, kas te ir bijis, kas šodien notiek. Un man atkal nāk prātā tie karnevāli, kur tiešām var izpausties ar sociāla rakstura maskām, ar parodijām, kas ir aizraujoši un kas atbilst arī tie likumi visam tradicionālajam. Man vienkārši pārdomas arī, vai mēs šajā festivālā neesam daļa no tāda paša procesa, proti tas, ko es redzu Rīgā, veidojās šādi kvartāla festivāli jau kādu laiku. Esmu bijusi arī tāds vegānu festivāls, kur fokusēt uz kādu tēmu, un mums ir folklora, kas nebūtu nav arī tāda visas Rīgas kultūra, kas ir gan arī tāds lokāls pasākums specifiskai grupai. Tad ir vegāni, tad ir dažādas mūzikas grupas, proti, vai tas nav tas, kas varbūt to Rīgu raksturo savā ziņā. Jā. Tieši tā, katram sava vieta un laiks. Liels paldies jums par sarunu un kārtējo reizi ceru, ka tas rosinās domāt un varbūt arī rīkoties, kaut ko jaunu atklāt, iedvesmoties. Paldies! Paldies! Paldies!